Vēlos vēlreiz ar jums nolasīt pāntus, pēdējos 2 pāntus no Salamana pamācībām, jeb sakāmvārdu grāmatas 31. nodaļas, 30. un 31. pāntu. Jaukums tik māņi un skaistums nieki. Sieva jāslavē par viņas dievbijību. Atalgojiet to par viņas veikumu, viņas darbi, lai viņas slavē pilsētas vārtos. Āmen. Kungs Jēzu, paldies Tev par katru māmu, par katru dievbijīgu sievu, kura ar savu dzīvi dod slavu un godu Tev. Es lūdzu, ka šodien arī katru māmu Tu vari iepriecināt, katra ģimene var tikt svētīta un caur mūsu dzīvēm gods var tikt dots Tev. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Kad domāju par mammu un par svētdienu, kas būtu jāsaka māmiņu dienā, tad neteikšu, ka bija baigi viegli. Un ne jau tādēļ, ka nebūtu ko teikt, bet tāpēc, ka ko es kā dēls, kā jauns vīrietis varu svētdienā teikt draudzei. Viena lieta gan es varu teikt, māma, paldies Tev. Ir vairākas lietas, kāpēc un es domāju, mēs katrs varam teikt mammai paldies. Un pirmām kārtām jau tāpēc, ka bauslība to prasa. Dievs kā likumu ir teicis, pasaki savai mammai paldies. Paldies katrai mammai. Protams, ne tikai mammām, arī tētiem ir milzīgs nopelns, un paldies ikvienam tētim arī. Bet ir bauslis godā savu tēvu un māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs tavs Dievs tev dod. Tad mūsu dzīvei ir jācaurstrāvo tas, ka mēs pasakām paldies mammai, paldies tētim, ka mēs godājam viņus, ka mēs mācāmies cienīt viņus, ieklausīties viņos. Mēs lasījām šodien sakāmvārdu 31. nodaļu. Ja jūs lasīsiet cauri iepriekšējās 30 nodaļas, tad ir ļoti daudz vietas, kur tur saka, mans bērns ieklausies manā padomā. Vecāki, īpaši jau, es domāju, mammas ir tās, kuras velta bērniem ļoti daudz laika, lai dotu viņiem vērtīgus padomus, lai viņus svētītu, lai viņus iepriecinātu. Bet, protams, ka mēs jau nesakām paldies tikai tāpēc, ka tas ir pienākums. Tāpēc, ka mēs zinām šodien māmiņu dienu, tad es teikšu paldies mammu, paldies visām mamām. Es domāju, ka Dieva vārds, jebkurš Dieva likums, jebkurš Dieva princips ir domāts, lai tas iemājotu mūsu sirdī, lai mēs izprastu tā dziļāko jēgu, mācītos novērtēt to, ko Viņš ir devis. Kā bērniem mums bieži vien, īpaši jau tādiem pusauģu vecumā, gribas spuroties pretī katram likumam, katrai normai, kas mājās ir uzlikta. Bet jo ātrāk mēs aptveram, cik liela svētība ir ģimene, cik liela svētība ir mamma, ir daudz vieglāk viņu godāt, viņu cienīt, viņu slavēt, viņai teikt paldies. Un ir daudz lietas, par ko teikt paldies. Dažas no tām es gribu uzsvērt, jo varbūt tu neesi pazīstis savu mammu. Tu zini, jā, ir kāda sieviete, kas tev ir laidusi pasaulē, bet vai nu viņa nomira ļoti agrā vecumā, vai arī viņa tevi atstāja, kas ir šausmīgi. Bet ir kāda lieta, ko tu noteikti vari viņai pateikt paldies. Paldies par dzīvību. Paldies par dzīvību. Un tas ir kaut kas ekskluzīvs tikai sievietēm, tikai mamām dots, ko mēs, vīrieši, nekad nespēsim līdz galam aptvert un saprast. Mēs to varam intelektuāli kaut kur mēģināt izprast līdz niansēm, var kaut ko mēģināt analizēt.
Bet Dieva princips ir vienkāršs. Ir vīrietis, ir sieviete, un sieviete var dot dzīvību. Tas ir veids, kā Dievs ir viņu izveidojis. Un patiesībā, kad mēs lasām radīšanas stāstu, kur ir Ādams un ir Ieva, tad Ādams Ievai dod vārdu. Mēs lasām, cilvēks savu sievu nosauc vārdā Ieva, jo viņa bija visu dzīvo māte. Pēc būtības tas ir kaut kas, kas caurstrāvoja katru sievieti, katru mammu. Viņa ir visu dzīvo māte. Neviena no mums šeit nebūtu, ja nebūtu mammas. Un, protams, mēs arī apzināmies, ka ir bez Dieva pieskāriena, bez Dieva klātbūtnes nekas nevar rasties un nekas nevar notikt. Mēs zinām, ka ir pāri, kur tik ļoti izmisīgi grib redzēt šo brīnumu, ka ienāk bērniņš viņa ģimenē un nav. Un tad ir saucieni uz Dievu, kāpēc tā, un nav mums īsti vieglas atbildes, kāpēc tā. Mēs zinām, ka Bībelē ir daudz stāstu par sievietēm, kuras nav varējušas ieņemt bērniņu. Un kādi no šiem stāstiem vainagojas ar Dieva brīnumu, un kādi nē. Tāpat arī šodien mēs varam redzēt šos stāstus un dzirdēt. Un kādās ģimenēs mēs varam dzirdēt par brīnumu, un kādās nē. Un nav viegls atbildes, kāpēc tā. Mēs varam medicīniski mēģināt noskaidrot. Bet šīs atbildes nevienmēr spēj dot atbildi mūsu sirdī. Bet viena lieta gan. Katram bērnam, kurš ir piedzimis, ir mamma. Un katrs, kurš ir piedzimis, ir nācis šajā pasaulē ar Dieva ziņu. Lai arī kāds būtu viņa dzīves stāsts. Psalmisti par to runā. Man patīk, kā pravietim Jeremijam Dievs saka. Viņš saka, pirms es tevi radīju mātes miesās, es jau pazinu tevi. Pirms vēl tu pameti mātes klēpi, es jau svētīju tevi par pravieti tautām, un es tevi iecēlu. Mēs zinām, ka Dievs jau pie tām pirmajām šūnām viņš ir klātesošs. Viņš redz, ko viņš ar tevi vēlas paveikt. Kādu raksturu viņš tev dos, kādus talantus un kādas spējas, un neviens bērns nav līdz ar to kļūda. Ir vecāki, kur saka, nē, es nevēlējos to bērniņu, bet ja viņš ir nācis pasaulē, tad Dievs redz viņam vērtību. Es jau tevi pazinu, pirms tu vēl pameti mātes klēpi. Psalmists saka, kad es vēl biju mātes miesās, tu jau biji mans Dievs. Cik skaisti, ja mēs to jau varam aptvert bērnībā, ka mums ir Dievs, kurš mūs sargā, kurš mūs svētī. Un šī ekskluzīvā dāvana dot dzīvību ir sievietēm. Mums vīriem ir citādāk jānostrādājas, jānopelna svētība ģimenei. Bet apostolis Pāvils raksta vēstuli Timotejam, un viņš saka tādus pietiekami spēcīgs vārds. Viņš saka, ka sievas tiks izglābtas caur bērnu dzemdēšanu. Ja vien pieticīgas tās paliks ticībā un mīlestībā un svētumā. Un šie vārdi ir uzticami. Es esmu skatījies kādus joku video, kur kādi mācītāji māmiņdienā gribēja sajust, kā tas ir būt mātei, un tad viņas tur pieslēdz pie kaut kāda aparāta un ar elektrošoku viņiem deva tās sāpju līmeni, lai viņi sajustu, kas ir dzemdībās. Es domāju, neviens vīrietis pie pilna saprāta būdams nevēlētos šīs sāpes izjust. Bet tajā brīdī, kad mēs esam līdzās dzemdībās, liekas, kā es varu savai sievai palīdzēt, kā es viņu varu atslogot, kā es varu viņai atgādināt to, ko mums sagatavošanās kursos mācīja vai ko mēs saprotam. Mēs gribētu paņemt to sāpīt uz sevi, bet to mēs nevaram. Jo Dievs ir iekārtojis tā, ka sievai ir šis uzdevums. Šī reizē nasta un reizē arī svētība. Un tad, kad bērniņš ir piedzimis un viņi sāk šo zīdīšanas procesu, kas ir vēl viens kaut kāds Dieva brīnums,
brūces sadzīst daudz ātrāk. Izstrādājās vajadzīgās lietas, lai organisms sadzītu ātrāk. Un katrs bērniņš ir svētība visai ģimenei. Psalms saka, lūk, bērni ir tā kunga svētība. Paldies, māma, par dzīvību, ka es te varu būt. Paldies, māma, par rosību, ka tu nekad neesi tāda, kas sēž mierā, ka vienmēr viņi darbojās. Mēs šo visu nodaļu lasījām, sakām vārdos, un tur ir tik daudz visa, kā sieva, jeb mamma, gādā par vilnu un liniem. Viņa padara darbus vieglu roku. Liekas, kā viņa to visu paspēja? Tad, kad man sieviņa ir kaut kur mazliet projām, man liekas, es jau tikšu galā, bet tad izrādās, ka tomēr tas nav tik vienkārši. Visu, ko viņa ir paguvusi izdarīt. Viņa ir kā tirgoņa kuģis, no tālumiem iztika pārvērt. Kā tas var būt, ka vienmēr ir no kaut kas, lai kaut ko salikt kopā un būtu garšīgi? Ja man būtu jāgatavo, mēs esam ļoti vienveidīgi un garlaicīgi. Bet viņi kaut kā parūpējās, ka gan vīrs, gan bērni ir pēduši. Viņi ceļās, kad vēl nakts baro saimi, izrīko kalponus, nolūko lauku un nopērk to. Tas nav tā, ka viņa ir tikai varētu teikt, pilna laika mamma, bet viņa arī vēl paspēja strādāt. Viņa paspēja parūpēties par visu. Mammas ir tik rosīgas, dažbrīd neaptverami. Lasīju, tagad bija, man liekas, piekdiena, bija raksts par to, ka kādi bija mēģinājuši saskaitīt, cik tad izmaksātu alga, varētu teikt, mammai, ja viņai būtu jāsamaksā alga. Kā 200 eiro dienā būtu jāmaksā. Pēc tām cenām, kuras ir pavāram, pavāra palīgam, kas ir jāmaksā dārzniekam, kas jāmaksā, kas uzkop mazliet. Ja to visu salikt kopā, kādi 9 amati dažādi sanāktu, ko mamma viena paveic. Ja mēs mēģinātu viņai algu samaksāt, tie būtu vismaz 4000 eiro mēnesī, bet visbiežāk tie darbi paliek pat kaut kur nepamanīti, kaut kur pieņemti par pašsaprotamiem, un tad ir viena diena mēnesī, bet gadā, ka mēs tā īpaši pasakām paldies par to visu. Paldies tev par rosību. Tev sanāk. Es zinu, ka gribās salīdzināt mājas ar mājām, mammas ar mammām, un tad liekas, es neesmu tik laba kā tā sieviete, kā tā mamma. Viņa ir supermamma, bet katrai mammai ir savas superspējas. Viņām sanāk. Paldies, mamma, par ticību. Es domāju, ka mēs šeit vairāk esam, kas varētu teikt paldies, mamma, par ticību. Apostols Pāvils, kad rakstīja Timotejam 2. vēstuli, viņš teica, es atceros tavu neviltoto ticību, kas vispirms iemājoja tavā vecā mātē Loidā, tavā mātē Eunīkē, un es esmu pārliecināts arī tevī. Protams, Dievam nav mazbērni, viņam ir tikai bērni. Un tomēr tas piemērs, ko mēs saņemam bieži vien no mammas, no vecās mammas, tās lūkšanas, kuras ir skaitītas, tas ticības piemērs, viņš tiek pārmantots. Es nezinu, vai viņš caur mātes pienu tiek nodots tālāk vai kā, bet mammas un vecās mammas loma bieži vien ir ļoti svarīga. Protams, statistika rāda arī, cik milzīgi lielu ietekmi atstāja tēva stāja, ticība, piemērs. Bet Timotejs, kuram veltītās vēstules mēs lasām, viņš pie ticības nāca pateicoties mammas lomai, mammas piemēram, mammas stāstiem, vecās mātes stāstiem. Es domāju, tik bieži ir, ka mammas var būt tās, kuras stāsta vakarā pasaku vai stāstus, kuras ierauga tā mazā bērniņa sirsniņu, kas viņam sāp, un norāda viņam uz žēlastību, uz Kristu.
Manā gadījumā abi vecāki kopā jau, protams, audzināja. Un viņi abi mums Ziemassvētkos uzdāvināja Bībeles, bet tas bija mammas rokraksts, kas bija ierakstījis pirmās vēstules korintiešiem vārdus. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts. Proti, Jēzu Kristu. Un es zinu, ka mammas loma un atbildība nav viegli nasta. To es esmu redzējis pie savas mammas, to es redzu pie savas sievas, to es redzu pie savām māsām, to es redzu pie daudzām mamām. Tas reizē ir kaut kas, ko es pieņemu, ka mēs vīrieši nespētu izdarīt. Un tomēr, mammas, jūs to spējat. Paldies jums par to. Tā nasta reizē arī tik liela, ka mēs dzirdam par pēcdzemdību depresijām, par šīm sāpēm, kuras ir iekšēji, par nastu, kas ir jānes, kad bērni aizklīst prom no mājām. Un, es domāju, no ticības, ka liekas, ka viņi neturās uz tā ceļa, ko tu esi viņam mācījis. Un tomēr katrai mammai, un patiesībā mums katram cilvēkam, tajā brīdī, kad mums ir tā nasta, kuru vajag nest, kuru mēs liekas cilvēcīgi nespējam nest, mums ir kāds, kurš saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies. Un zem smagas nastas es jūs atvieglināšu. Jēzus vienmēr ir gatavs būt līdzās. Ikvienā ceļā, ikvienā uzdevumā, ikvienā pienākumā, kas ir vai mammai, vai tētim, vai bērnam, vai jebkuram no mums. Viņš saka, ja tev liekas, ka tu nevari pavilkt, nāc pie manis, liec to uz mani. Es esmu izdarījis visu, kas nepieciešams. Jebkurai mammai. Tad, kad ir sirds pilna un acis pilnas asaru, tad jāpaceļ acis uz debesīm. Jāsauc uz to kungu un saka, Jēzu, nāc palīgā. Jēzus saka, es esmu šeit. Liec visas šīs nastas uz manis, es par tām esmu samaksājis. Es tās esmu gatavs paņemt uz sevi un tevi atvieglināt. Vai tas nozīmē, ka tālāk būs vieglāk? Jā, tālāk būs vieglāk ar Jēzu. Jo tas, kurš ir tavs aicinātājs, viņš ir uzticams, viņš būs arī darītājs, viņš ir izdarījis šo uzdevumu līdz galam. Viņš ir samaksājis par visiem pārkāpumiem, par visiem grēkiem, par visām sāpēm, par visām nastām. Un viņš spēj dziedināt sirdi, viņš spēj stiprināt salauztu garu, viņš spēj uzpūst jaunu liesmu, lai varētu iet tālāk ar prieku. Paldies katrai mammai par dzīvību, par rosību, par ticību. Lai Dievs jūs katru svētī, stiprina un iepriecina. Es aicinu, ka mēs varam piecelties, izlūgties Dieva svētību. Varenais Dievs, slavu un pateicību Tev par Tavu žēlastību. Paldies Tev par to, ka Tu sūtīja savu dēlu, kurš dzīvoja svētu dzīvi, un kurš teica, ka mēs varam pie viņa nākt ar visām savām sāpēm, rūpēm, vajadzībām, ar visām savām nastām, ar visu savu nogurumu. Mēs tās noliekam, Jēzu, pie Tevis. Kungs, es lūdzu šodien, ka Tu īpaši stiprini mammas, vecmāmiņas, kuras turpina lūgt par saviem bērniem, kuras turpina liet arī gaužas asaras par saviem bērniem. Kungs, es lūdzu, ka Tu dod spēku, ka Tu apģērbi ar prieku, kungs, ka tas viss, kas ir jāpaveic, ka tas nenogurdina, bet, kungs, ka ikviena mamma, ikviena sieviete var atrast spēku Tevī. Kungs, ka viņas var būt par gaismu nākamām paudzēm, ka viņas var būt tās, kuras dod ne tikai fizisku dzīvību, bet kuras norāda uz Tevi kā garīgās dzīvības devēju. Varenais Dievs,
Svētī ģimenes, stiprina ģimenes, kuplina ģimenes un dod paļāvību uz tevi, ka ar tevi viss ir iespējams, ka tu nekad neatstāsi, ka tu nekad nepametīsi. Lai arī kāda būtu bijusi mūsu šīs zemes pieredze, bet ka tava apsolījumi ir uz mūžu mūžiem. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība lai ir un paliek ar mums visiem tagad un vienmēr. Āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.